Another side. Follow me. เหล้าบริเวณเหล้า 5 stundas. Biļetes mēs vakar nopirkām. Es kāds 3 reizes parasti filmēju istabiņu, jo istabu, kurā es palieku, es parasti aizmirstu, es nofilmēju vai es nenofilmēju. Es parādīju visu vai es neparādīju visu. Darba vieta, tualete duša, gulta, televizors, kurš nestrādāja, miskasta pēc manīm, kondiška, ventilators, izejas durvis un pats galvenais, mans labākais draugs, ar kuru es nerunāju, basēns. You continue your trip today? Yes. Yeah. Yes. Have a good trip. Thank you. Have a nice day. Godīgi teikšu, viena no labākajām viesnīcām, kuras esmu palicis. Sevišķi viņu attieksmes ziņā. Thank you. I hope you had a good Yes, time here. it was one of the best I had. And thanks to you. Thank you. Have a nice day. Take care. Jā, viņas attieksme pret viesiem un laipnība un vispārējais, bomba. Tēt mums jāsaprot, kur mums jādodās. Protams, tik līdz mēs atkal uzsākam ceļu, tagad atkal ir karsts. Tā, mums vajag atrast kartē. Šitas punkts ir. Vienkārši tā arī darīsim, kā iesim. Skaidrs man ir kaut kā. Hello, no, I'm gonna walk. Thank you. Kopsumā 40 minūtes tagad ir jāiet. Pastaigāsimies, pēc tam 5 stundas tāpat ir jāsēž. Tātad stāsts par šito braucienu. Viņš daudz cilvēku par šito sūdzējās. Viņi ir braukuši 5 līdz 9 stundas, atkarībā kāds ir galamērķis bijis. Visi visu laiku sūdzējās par to, ka cilvēki... Tātad pirmkārt mēs brauksim safārī busiņu. Safārī busiņš ir it kā 14 vietīgs. Eko viņi liek to vakar tieši gāja garām. No ķieģeļiem tiešām taisa. Busiņš ir 14 vietīgs, bet it kā viņā brauco 20 cilvēki. Un ir pietiekami liels diskomforts. Ceļš ir ļoti nelīdzens, ļoti krata un šausmīga pieredze visiem bijusi. Kā arī cilvēki ēd kaut kādas zivis, smirdīgas ēdienas un vispārējo. Es domāju, viens. Kāpēc jūs man to pastāstījāt? Es izdomāju, labi, davai es braukšu šito. Davai. Man arī īstenībā nav citu variantu. Otrs variants, kā es varu virzīties uz priekšu, ir tā saucamais bullet train, bet, ko es uzzināju, tā kā bullet trains ir viņa to darbību un vispārējo nodrošina Ķīna, tad problēma ir tā, ka viņā nevar ienest asus priekšmets, tā skaitā mazās nagas šķērīt. Man ir Swiss mazais komplektiņš, kurš šķērīts, nazīts, vīlīt. Es jau ļoti daudz gadus tādu lietoju. Un man jau teica, ka vienkārši viņi visu. Viņi tu izlaidīs somu caur skaneriem, šķērīts atņems, visu, kas ir baloniņos atņems. Un ka nav vairs nemaz mēģināt. Vai nu sūti pa pastu, vai arī roči tev atņems. Es saprotu to, ka es negribu to visu gemaroju. Tad es sapratu, ok, man nav citu variantu. Kur ir šitie safārī? Šitāds te busiņš. Tipa 14 vietīgs, tā man teica. Es sapratu, ka šitāds. Tipa 14 vietīgs, sasēdina 20 cilvēkus, saspiež viekšā. Visi saka, ka lieliem gariem cilvēkiem nevajag tāda braukt labāk. Būs ļoti liels diskomforts. Es sevi neuzskatu par lielu vai tur garu normāls. Redzēsim, kā man iznāks. Biļeti maksāja tobišķi 18 eirikus. Vai kas tam līdzīgs. Bija padārgi, īsāk sakot, bet 5 stundas tomēr jābrauc pa vietējiem ceļiem. Redzēsim, es gribu aizbraukt uz turieni, aiziet uz turieni pēc iespējas ātrāk un iespējams ieņemt pēc iespējas labāko vietu. Ja izdotos pašā priekšā vai arī pie loga pašā priekšā. Kā busiņa vidū. Redzēsim. Nē, nav vispār. Taču.
Te, kur veikals. Nu redz, kur policisti aptur vietējos. Tipa brauc uz priekšu. Kur brauc un randomā viss aptur. Es pieļauju iespēju visus, kam nav kaskas. Visus, kas runā pa telefonu, tad redzēt. Kur čalīšus arī droši vien. Kur, jā. Viss, kam nav kaskas, tas būs. Te vispār visi bez nekā. Un pie kājas. Brauc uz bankomātu. Aha, uz visiem krustojumiem. Kāds mašīnas viņiem interesants. Močs drīzāk. Nu, kas man te? Man tik jāiet uz priekšu. Hopā, taizems un laus karogs. Fū, kāds patīkams vējš uzpūš. No. 20,000 lauzu skiti kilogramā mandarīni un 25,000 arbūs. Augstskolīgs veikals. Nu varbūt tāds busiņš, bet nu nē. Visi teica Jurassic. Tas jau nav Jurassic. Labi, ejam. Mēģināsim te saprast, ko notiek. Nu jā. Labi, ejam. Hello. Another side, first row. Okay. Liekas kaut kā automātiski šeit. Rači, jā, laikam iespējams es pat nebraukšu ar vietējo. Centos nopirkt vietējiem, bet jo man liekas, brauksim kaut ko tādu gangsterisku. Nē, nu varbūt šis arī būs. Es jau nezinu. Un to mēs redzēsim tūlītās. Hello, I have this bus. Okay, thank you. Visur mani pasūta tālāk, ja? Visur mani pasūta tālāk. Man jāizbrauc 11, un es esmu pusotru stundu ātrāk. Un es ļoti ceru, ka tas ir tas autobuss, jo tas dos mums lieliski iespēju ieņemt the best vietu. Alo. Open loa. Sai lo. Và. Ôi, cái điều có phải hóa xuất xuất thì có màu đi. Kaut kas nav kārtībā, es ne... Yeah. All's good? Okay. Okay, follow me. Okay. Down here. The bus is after 1.5 hours, yeah? The bus is going after 1 hour or more. Yeah, I think it's Yeah. 11. Yeah. I don't know why you didn't go with the train. Because first of all, I wanted the journey
I wanted, first of all, experience, and second of all, I have things that I can't bring in a train. Then I said, fuck. Yeah. Okay, let's do the extreme one. Yeah. But big buses don't go, no? Only the vans. Yeah, I think it's minivan. Yeah. But the big bus is very slow. Yeah. Because, the minivan is better. Yeah. Because right now the road in Laos is very bad. Where are you from? I am from Europe. Small country, Latvia. Okay. Very small. Smaller than Laos or Laos is Smaller than Laos. Okay. We are 1.5 million okay. popularity only. 1.5 million people? Yes. How many in Laos? I think right now it's 10 million. Yeah. But It's I like- think it's 5 years ago maybe it's 5 Yeah, or okay. 7 million people. I think you can sit here. Yeah, okay, thank you. Jā, man tomēr būs ar vietējiem jābrauc. Viņi brīnījās, kāpēc es vispār ņēmu vietējo biļetes, bet nebraucu ar vilcienu. Jā, palielam tas, ka es gribēju experience, un es negribēju tajā ķīniešu vilcienā man šķērītes atņemt visdrīzāk. Man tas ir tāds, ļoti svarīga lieta, kuras negribētu zaudēt. That minivan. That minivan, okay. Nu, brauksim, karoči, šitādā te busiņā. Es nezinu, kā būs. Tā jau redzēsim. Kur man iedeva biļeti. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 cilvēki. Nezinu, vai viņš ļaus šitien priekšā apsēsties. Jāmēģina būs tur tajā stūrī droši. Vai priekšā apsēsties netika? Pil tur kaut kas. Nhỏ khăn á. Hello. Adik ke apa saya adik? Betul kasih. Kasih. Kena. Stiprāk, man. Kita berhenti dia deh. Kau saya nyuk tu. Kau ngomong ke pau nah. Saliek. Lao, beri van Lao. Lao PTR. Khách này cũng vẫn ở đây nè. Nav nemaz tik pilns autobuss. Nav nemaz tik pilns, jā. Tikai atvērta loga. Varēšu ieķert kaut kādus labus skatiņus, es tā ļoti ceru. Un telefons lādējās. Sakačāta YouTube'ā vidiki. 5 stundas.
Sorry, man, karoči austiņām izlādējās baterija. Kaut kādā ciematā apstājāmies, vienkārši burtiski knapi stundu nobraucām. Apstājāmies ciematā. Ejam apstīties, kas te notiek. Mums te notiek. iPhone var nopirkt. Vek pasties, iPhone var nopirkt. 5 miljoniem. Kur 8. iPhone. 3 miljoni. Nu, ceļš, es teikšu, ir vienkārši. Nu, sorry par lamvārdiem, bet nu, vēl bišķīt un būs kā Rīgā, karoči. Vai Latvijā. Nu, nē, drīzāk Rīgā. Praktiski visu laiku fūras, karoči, fūras brauc, un tu nevar ātri viņas apdzīt, jo viņas lēni brauc, tāpat kā visi. Un ceļš ir vienkārši, nu, es negribu teikt, ka visu laiku šitāds, bet pilsētās točni viņš ir šitāds. Ārpus pilsētām viņš vēl kaut cik. Braucam tā.บอกไปทางบุคคลสุดแล้วนี่คือตายกลมเจ็ดสุโบกแต่สิจะเข้าใจนะแล้วก็ทำเจ็ดโมงพอได้จากTaču visu laiku kaut kur apstājamies un kaut ko paņemam. Tad no šitā kaut ko paņēmām. Vedīsim tālāk.
karoči kaut kas tur notic uz ceļa. Mēs esam apstājušies. Viņi cip atkāpjās. Kaut kas netiek tālāk, un mēs ar dronu pacelsimies tikmēr, ne? Pastīsimies, kas notiek augšā. Baigi nesaprot, kas ir noticis. Ejam apskatīties. Ejam apskatīties. Kas tur būs? Taču visi apstājušies ir. Mēs baigi nekur tālāk netiekam. Umničīte visi. Skatiņš un baigi labs. Skatiņš un baigi labs. Kas te pa kalniem apkārt ir vienas brīnis, nezinu, vai es tur tā redzēsiet. Kur tur paraplāniem laižās, kur visur kalni apkārt. Jā, diši daudz es nevarēju parunāt, kamēr mēs tur braucām. Būtu man mikrofons bijis, te es tur varētu tā klusīdēm kaut ko jums tur čukstēt, stāstīt. Stāsts cegojoši. Tur, kur bija tā avārija, kur, nu ne avārija, bet uz kalnu, kur mēs bijām apstājušies. Man vecis rāda, vai viss nāk atkāpiet mašīnā. Tas tieši sāk atkāpties lielais, tuīt mēs varēsim braukt. Nu, es tur vēl telefonu runāju, filmēju. Nu, ok, viss, davai, skrien uz mašīnu. Viņš tur tik, davai, ātrāk. Es aizskrienu, čista kāpju mašīnā un saprotu to, man GoPro nav. Un es zinu, kad es taču GoPro tikko ārā filmēju. Man šortos maza kabatiņa. Un es viņu ieliku, viņš kā karājās, turējās. Bet viņš nepiefiksē. Un es saprotu to, ka man ir GoPro izkritis. Un viņš ir izkritis, nu, 50, varbūt 100 metrus. Maz, nu, bet 50 metri, jā. Un karoče. Un es saprotu. Neko. Lecu un lecu. Teiciem, es jau biju iekāpis iekšā, pēdējie cilvēki kāpa mikriņā. Es lecu ārā, es saku, nē, davai brauc uz priekšu, ja kas, es ātri GoPro paķeršu. Skrienu, neko neredzu pa ceļam. Čista vietā vienā, kur es domāju, ka viņš čista būs, tur arī bija paveicās. Aizskrienu, atrod paceļ GoPro, stikliņš sasists kamerai tieši, kur ir lēcēji. Labi, ka bija pa virsu stikliņš uzlīmēts. Tagad hostelī būšu, uzreiz uzlīmēšu. Man ir vēl viens rezerves līdzi. Es jau uz čuilu. Un, nu jā, karoči. Un tālūk. Esam atbraukuši.
tikko tur izlaid vienkārši pieturā ārā. Un neko uzreiz tuktuks klāt. Saka, tuktuk vajag? Es saku, nē. Vai apskatāmies. Apskatos, saka, 5 minūtes jāiet. Viņš saka, pasaka, kāds hostels. Pasaka hostelu, viņš, oi, nē, tur stundies. Dirzēs, nē. Bet nē, tāds jau viņam darbs. Internets arī beidzās. Tagad nav ko. Nevar normāli ēt. Nu labi, viņš tur lēna vēl strādā. Mikrofons izlādējies. Tas beidzies. GoPro. Bet, nu, chill, viss kārtībā. Dzīvs un vesels. Brauciens bija vienkārši nežēlīgs. Viņš tur tā vālēja, karoči. Nu, viena pusi pasties. Roka bija pa logu ārā. Otra nebija. Visu roku vienkārši sarkana. Aloja vēl jānopērk. Jāsasmērē. Nu, karoči, tāds storijas. Hostelī. Reku pretī mums ir karaoke barčiks. Vēstuvs viesnīca, te tāda viena no ieliņām, kur ir pilns visādām iestādēm. Tātad plāns rītdienai. Šī ir diezgan slavena vieta Laosā. Šeit mums ir kalni, kurus jūs redzējāt video vai šobrīd redzat. Un teviem kalnu augšā pašās ir skatu laukumi. Un ir tur vairākas kāds 4 smailes, man liekas. Un viņiem ir sarežģītības, grūtuma pakāpes dažādas. Un vienā no viņām mēs rītdien kāpsim. Pulkstens 4 no šejienes uz galvaspilsētu iet autobusu tālāk. Un šeit ir ļoti daudz ko redzēt. Šeit ir lagūnas, kurās var peldēties. Šeit ir pa upi brauciens tādā pūsļos. Un te ir diezgan daudz aktivitātes. Šeit ir ļoti daudz turisti, sevišķi jaunieši, sevišķi briti, cik es redzēju. Es jums parādīšu. $4 vērts hostels. Izkasta, pēdējā izkasta. Kliņķīši, tur visi sarūsies, jūs pat neredzat. Nē, es diemžēl neredzat. Te ļoti sarežģīti, te viss ir tāds. Bet $4. Sorry. Čau. Storijas ir tāds, kad tiešām izdarīju blēvu braucienu, nokļuvu šeit, uzkāpsim augšā, lidojam ar dronu, kalni. Es būšu pabijis šeit, izdarījis to, ko es gribu, un es dodos tālāk uz galvaspilsētu. Pilsēta ļoti skaista, ļoti daudz ir viss kas apkārt, un kalni, un te ir ko darīt, un es pieļauju iespēju, kad nākamreiz es atgriezīšos Laosā, es braušu pa taisno šejieni, un tad sākšu tūris ņemt. Te var ar gaisa baloniem lidot, ar 80 bakšu maksā ar gaisa balonu izlidot, var ar deltaplānu, hikings, te ir ļoti daudz hiking trases, un jā, tā kaut kā. Divi, 3, 4, 5, 6 vietīgi. Man šī tad patīk, visu lādējā. Somu.